Laipni lūdzam Limaks darbnīcā. Šoreiz es vēlos jums parādīt, kā uz galda zāģi sagriezt šādu garu gabalu. Vairākos vienādi garos respektīvi. Īsos gabalos, lai tas būtu. Precīzi, ērti un arī droši. Jebkurā gadījumā mums būs nepieciešams šāds leņķa, vadītājs, kuru mēs iestatīsim uz 90 grādiem tātad taisnā leņķī. Un, ja mēs griezīsim garākus gabalus, tad varam izmantot atduri tieši uz šī vadītāja. Ja mēs gribētu briest īsus gabalus, tad pirmkārt mums būtu ļoti īs atbalsts un vienlaikus mūsu roka nonāktu nepatīkami tuvu diskam. Tādā gadījumā mēs izmantosim vadītāju bez šīs atduras un atduri novietosim faktiski diska pretējā pusē. Mēs varam izmantot vai nu garanisko vadītāju ar pievienojumu, vai arī, piemēram, magnētisko atduri. Lielākajai daļai cilvēku iespējams ienāks prātā izmantot garanisko vadītāju, bet bez pievienojuma. Un tas ir diezgan bīstami, jo brīdī, kad materiālu pārgriežat, tas gabals, par kuru mums ir runa, faktiski paliek iespiests starp disku un garanisko vadītāju. Un parasti tas tur iesprūst un izšaujas pret jums. Tāpēc tādā veidā tiešām nē. Vienmēr ir nepieciešams izmantot kādu pievienojumu. Man ir gabals grīdas dēļa ar biezumu 20 mm, un tas ir piestiprināts ar universālajiem Rockler skavām. Tomēr varat izmantot jebkuru citu skavu, bet tad jums jārēķinās ar to, ka tā var traucēt tajā pusē. Šīm skavām ir ērti, ka tās faktiski paslēpjas tieši materiālā. Ir labi izvēlēties kādu viegli atceramu biezumu, lai varētu izmantot mērlenti, kas ir uz zāģa, un vienkārši vienmēr atņemt vai attiecīgi pieskaitīt pievienojumu biezumu. Un uzmanību, tas ir ļoti svarīgi. Pievienojumam vienmēr ir jābeidzas pirms materiāla pārgriešanas, jo citādi atkal varētu notikt iesprūšana un bīstama atpakaļmetiena. Tātad ideāli ir, ja pievienojums beidzas vēl pirms diska sākuma. Un šis pats nosacījums attiecas arī tad, ja izmantojat kādu magnētisko atduri. Man nav nekas īpašs, tās ir visas lietas, ko es darbnīcā izmantoju citiem mērķiem, bet tas noder arī. Tad, ja jums ir zāģis ar čuguna galdu, uzmanību uz alumīniju tas, protams, neturas. Šis ir, piemēram, magnētiskais statīvs, uz kura var pieskrūvēt indikātoru turētāju, bet arī, piemēram, dzesēšanas turētāju uz apstrādes mašīnām. Un pēc tā paša principa tas ir pārslēdzama magnēta. Darbojas arī šis metināšanas leņķis, metināšanas magnēts. Magnētu izslēdziet un novietojiet to uz galda tā, lai varētu to pārvietot un izmērīt attālumu no diska. Tad tikai ieslēdziet magnētu un tas jau stingri turēsies, kā atdura. Šī risinājuma priekšrocība ir lielāka universālums. To var novietot jebkur uz galda virsmas, gan pa labi, gan pa kreisi no diska. Šo bloku es izmantoju arī kā atduri. Lenzāģī, kad veicu garaniskos griezumus, vai nu tapas vai šķērs griezumus, lai viss būtu vienā dziļumā. Tomēr trūkums ir tas, ka katru reizi jums ir jāizmēra attālums. Kamēr ar vadotni uz garaniskā vadotnes jūs varat to precīzi pārvietot saskaņā ar zāģa lineālu. Tātad nākamreiz, kad jums būs nepieciešams no šāda garā gabala sagriezt vienādi garus vai īsus gabalus, jūs jau zināt, kā to izdarīt ērti, precīzi un droši. Saites uz visiem produktiem atradīsiet, kā parasti aprakstā zem video. Paldies, ka skatījāties! Lai jums jauka diena, un es ceru uz tikšanos darbnīcā pie Limaks.